Puisim rozā kraklā sveiciens. Ne, vaineciņ, man nedod. Man jau noņemts ir. Jau kuro gadu. Un es neticu savām acīm, dāmas un kungi. Sveiciens Māruvas pamatskolai. Austrālijas novads. Austrālija Latvijā. Sveiciens arī jums. Welcome home, guys. Sveiciens, tālu ceļu esat mērojuši. Talsu 2. vidusskolā. Pirmajām teātrim. Šis ir skolēnu teātris Sprīdītis. Jūs noteikti esat tā vadītāja? Nē, es esmu Valmieras Viesturu vidusskolas jauktā kora vadītāja. Tā? Jā. Un šie ir dalībnieki, kas piedalās gan teātrī Sprīdītis, gan arī jauktajā korī. Jaunieši, kā ir teātris ar dziesmu svētkiem saskan kopā? Protams, ka saskan. Kāpēc? Tāpēc, ka tā ir māksla. Un viss. Spēlējam teātri un dziedam. Jā, tieši tā. Bez dziesmas arī teātrī neiztikt. Tas ir viens no tām sastāvdaļām. Tomēr daudz kas ir aizsācies arī dziesmu svētkiem ar teātri. Kāda jums ir tā sajūta būt tomēr šādai daļai kā teātrim? Mēs šoreiz esam kā koristi, mēs dziedam, bet, protams, ir prieks arī pārstāvēt teātri. Brīvajos brīžos mēs parasti, kad ir mūsu skolā parasti, kaut ko padaram, teātri paspēlējam. Paspēlējam teātri tā kā pēdiņās, jā? Jā. Paldies jums, lai jums labi skan, lai jums labi patīk svētki. Armands atkal ir sagatavojis brīnišķīgu sižetu. Kāds tas izskatās un ko viņš ir nofilmējis, tūlīt par to skatāmies. Kā jūs jūtaties? Priecīgi, labi. Priecīgi? Jā, mēs esam te. Priecīgākais svētkos? Ka mēs esam te, ka mēs ejam. Audzinātājiem grūts darbiņš. Bet patīkams. Tas gandarījums visi to dzēš. Un grūti varbūt bija drusiņ. Tad, kad lietus līja, jo mēs esam dejotāji. Lādara, kā gāja? Fantastiski. Kas ir lielākais prieks no šiem svētkiem? Dejot ir laime. Mazie izturēja? Visi. Skolotāji? Mierīgi. Šodien ir svētki, tomēr tā žēl, ka beidzās. Ir svētki, bet žēl, ka beidzās. Bet ir gaida nākamos. Visi bērni gaida nākamos. Priecājumi? Jā. Auseklītis! Kas bija visgrūtākais? Tā kā filmē. Ka filmē? Jā. Tas nepatīk, ka filmē. Kājas? Riteris krīt ciet, balss krīt ciet, visu laiku jākviet. Man kaunu padarī, strādrīt, ralala, tu man kaunu padarī. Tev kājiņā paslīdēja, man nokrita cepurī. Strādrīt, ralala, man nokrita cepurī. Ralala, neatkāju nepaslēšu. Strādrītēju, neatkāju. Ko tev iemācīs šie svētki? Saliedētību un lielākoties dzīves prieku. Draudzība? Arī draudzība, bet lielākoties visu, kas dod prieku. Visu, kas saliedē cilvēkus, kas spēj padarīt labāku dzīvi, lai būtu prieks. Kāda tev bija šie svētki? Ļoti izdevušies. Esmu laimīga par visu. Ko tu iemācījies varbūt? Iemācījos visu Renāru Kauperu dziesmas,
aicināt dziedāt līdzi. Kas tev visvairāk patika? Vislabāk man patika dejot un visu kaut kādas lietas darīt. Un tā. Gājiens ir garš, Jā, bet foršs, vai ne? jā, ļoti forši. Man tas lielais prieks atrasties blakus Austrālijas latviešiem, kuri arī ieradušies uz dziesmu un deju svētkiem, ir, lai nedaudz padziedātu un arī mazliet padejotu. Tā ir? Jā, tā ir, mēs dziedāsim noslēguma koncertā. Kādas ir sajūtas atrodoties Latvijā? Milzīgs prieks un gandarījums un kopības sajūta, ka mūsu jaunieši ir tieši tādi paši kā Latvijas jaunieši. Man liekas, to viņi arī ir sajutuši mēģinājumos un sajutīši šovakar vēl vairāk. Cik aktuāli ir dziedāšana esot Austrālijā jauniešiem tieši? Mums ir latviešu skola un tur ir koris. Un tur ir 50 cilvēki, kas dzied, bērni, kas dzied korī. Cik jūs bieži dziedāt? Vienreiz nedēļā sestdienā, kad mums ir latviešu skola. Un cik jūs ilgi gatavojāties pašiem svētkiem? Mēram gadu, jā. Mēs, tā kā jau teicu, mēs katru nedēļu sestdienās 1 stundu praktizējamies ļoti stipri. Un mēs esam ļoti sagatavoti, var teikt. Tad Latvijā var teikt, ka jums izpalika pat mēģinājumi, ja esat tik sagatavoti jau mājās esot. Jā. Tā arī bija? Jā, droši vien bija. Jā. Kā jūs jūtaties? Lieliski, es jūtos tiešām lieliski. Svētki ir burvīgi un labi šeit būt. Vai tiem austrāļiem, kas ir mājās Austrālijā, vai arī viņi mūs kaut kādā veidā cenšas sadzirdēt no Es domāju, gan. Jā, viņi tagad ļoti agri ceļās augšā un skatās visu šitā, kas notiek uz televīzijas. Un jūsmo līdzi. Un jūsmo, jā, viņiem ir liels gandarījums, ka mēs esam tomēr tikuši ar kori, lai reprezentētu Austrāliju. Brīnišķīgi. Mums ir liels prieks. Man prieks arī par jums. Paldies jums un priecīgs svētkus. Priecīgi jums. Paldies. Jaukas un daudzsološs noslēgums. Sveiciens cilvēkam, kuram noteikti patreiz ir vissiltāk. Putnis. Liels draugs. Atrījojam vietiņu ķiparu gājienam. Sveiciens visiem ķipariem! Ielūgstes novads, Daugavpils novads, Auces novads, Salatsgrīvas novads. Visi ir klāt stāvoši. Vesels un priecīgs! Varkavas novads, Ērgļu novads, Vecumnieku novads, Jaunpiebalgs novads, Pārgavas novads, Auces novads, Breiļu novads, Salds novads un vēl daudz dažādu Latvijā brīnišķīgu novadu. Arī Beļģijas novads, kā smejies, Skrundas novads. Aiz policijas mašīnas vēl daži ķipari nāk. Mazie un drosmīgie. Nākam uz priekšu, nākam. Sveiciens svētos ikvienam, dāmas un kungi. Brīnišķīgs gājiens.
beigusies šī diena. Jauku vasaru. Sveiciens svētkos lieliem maziem. Sveiciens, sveiciens. Saulkrasti vēl nāk. Sveiciens arī jums. Nu, ko, dāmas un kungi, visus, kurus... Nu, lūk, gājiens ir noslēdzies. Jā, daudz no dalībniekiem pašlaik dodas uz autobusiem, lai dotos tālāk uz Meža parku un priecētu jūs visus ar dziesmu un dēju. Noteikti lielākā daļa no jums skatīsies pie saviem televizora ekrāniem šos svētkus, un liela daļa arī noteikti būs uz vietas pašā Meža parkā. Arī mums bija lepnums dāvāt šo mazo mirkli šeit gājienā jums svētkos, jo arī mums šie bija svētki. Un galvenais, lai dziesmu svētki nebeidzas tikai Meža parkā, bet turpinās visus nākamos 5 gadus. Un kā redziet, jauniešos ir spēks, jo par spīti visam, ko mēs šajā dienā esam aprunājuši, jauniešiem šie ir svētki, un gājiens ir ļoti īpašs svētku sastāvdaļa, tieši tāpat kā jebkurš koncerts, jebkurš mēģinājums, un mēs jau nu gan zinām, bez mēģinājumiem nebūs prieka arī pašos koncertos. Taisnība gan. Paldies, ka skatījāties, un mēs tiekamies Meža parkā. Jā, tiekamies! Meža parkā un savos divānos! Jā! Uz saredzēšanos, uz sadziedāšanos un uz sadaļošanos! Un turpinam sildīt sirds. Atā! Atā!